Nākošais referents ir Elita Kleinhofa Prūse, Latvijas Kristīgo skolotāju asociācijas valdes locekle, Valsts izglītības satura centra ārštata metodiķe. Referāts vai skolās nepieciešams atsevišķs veselības mācības priekšmets. Nav prezentācijas. Labdien! Man būtu jāapskata tieši par doma, kas bieži izskan pēdējā laikā masu mēdījos no veselības ministres puses, ka mums ir nepieciešama veselības mācības skolās, jo, redziet, abortu ir daudz, un tas būtu tas pasākums, ar kura palīdzību tad mēs to visu tagad apkarotu. Un kāda tad ir situācija šobrīd? Tātad veselības izglītība, šī te sadaļa ir iekļauta sociālo zinību standartā, un es arī papētīju standartu, un jāsaka, ka nav jau nemaz it kā tik slikti. Tur viss ir, tikai jautājums, kā par to runā. Un tātad tur ir gan par dzīvības vērtību mazajās klasēs, bet sākot jau ar 7. klasi, sākas tādas lietas kā, piemēram, 9. klasē, izprot seksualitātes būtību, dzimumu lomas, apzinās dzimumu līdztiesības vērtību, zina par seksuālajām novirzēm, seksa industriju, zina par ģimenes plānošanas nozīmi un iespējām. Un man ir jautājums jums, ko tas varētu nozīmēt? Ģimenes plānošanas iespējas, un ko tur bērniem varētu mācīt. Es tā domāju, ka dzemdēt bērnus ir labi, ko nozīmē būt par māti, ko nozīmē būt par tēti, un cik jauki, ka tev ir daudz brāļu un māsas, un ka tu izaugsi, tev būs laulība ar vienu vienīgo vīrieti, vai otrādi zēnam ar vienīgo sievieti, un jūs dzīvosiet laimīgi. Bet izrādās, ģimenes plānošana ir kaut kas pavisam cits, un ir tāda starptautiska ģimenes plānošanas federācija, kas ar to nodarbojas. Un izrādās, viņi ir tikusi izveidot jau 1942. gadā, bet viņas šī teorija un viss izveidojies jau 1925. gadā uz Ļeņina sekotāju, Maltusa ideju un Eigēniķu teorijām, balstoties tātad par brīvo mīlestību un par zemāko rasu, tātad negatīvo ietekmi uz visu cilvēces attīstību, kā rezultātā izveidojās rasisma teorija, un dzimstības kontrolas līga, dažādas organizācijas, kas tad galu galā apvienojās šajā te starptautiskajā ģimenes plānošanas organizācijā. Skan baigi. Tik skaists nosaukums, bet kas zem tā apakšā? Pirmais darbs, ko viņi izdarīja, tad melno rases ierobežošana Amerikā, un izdevās ļoti, ļoti labi. Melnādainie cilvēki stāvēja rindās pret prezervatīviem un paši sevi, tā teikt, ierobežoja. Tur nevajadzēja baltajiem iejaukties. Ko viņi darīja? Viņi pārdefinēja, tā teikt, šos te nosaukums. Tātad bija dzimstības kontrolas līga, ir ģimenes plānošana. Piemēram, Filipīnās, tad tur bija ietvēra visu pasauli, var teikt, Indiju, Ķīnu, protams, arī Eiropu, tā skaitā Poliju, Čehiju. Jā. Un, piemēram, Filipīnās bija aizliegts aborts, bet viņu stratēģijā ir rakstīts, vienalga, kaut pretlikumīgi, bet jums ir jāpanāk. Un viņi pārdefinēja šo nosaukumu saucot, ka klīnikās piedāvāja menstruālā cikla atjaunošanas operāciju. Un tā tas ir visās pasaules valstīs. Šis tīkls sazarojies arī Eiropā. Šo teoriju pēc tam pārņēma Hitlers un pielietoja ebreju iznīcināšanas plānā. Un tas jau ir aizgājis tik tālu, ka šodien mēs pēc šīm nostādnēm mācām savus bērnus. Visās valstīs.
Lielbritānijā, visā Eiropā un tagad arī Latvijā jau 20 gadus. ASV tika izstrādāti dzimuma audzināšanas šī te mācība. Ar atklātiem attēliem, ar dažādām šīm te seksuālajām perversijām un tā tālāk. To atklāt mācot bērniem. Ignorējot likumiskās vērtības. Jūs atceraties Zīlīti 80. gados, kad mums parādījās, mēs teicām, nu tā vajag, visu bērniem vajag pastāstīt, kā ir, un mēs tādu ticējām arī, laikam jau vajag pastāstīt, jo mēs taču bijām apspiesti padomu laikā, un mēs neko nesapratām par šīm lietām. Un tagad gan mēs saprotam, vai ne, kā mēs bijām kļūdījušies. Cik ļoti mēs esam kļūdījušies. Nu, ko tad darīt? Ko darīt mums? Un jāsaka, ka strādājot skolā, gan arī katru dienu mums nākas cīnīties ar šīm lietām. Bērni jau no 5. klases meklē mīlestību, savu partneri. 6. klasē jau sāk mēģināt. 7. jau ir piedzemdējis kāds. Piemēram, man viena meitene mums skolā piedzemdēja 7. klasē. Labi, ka vecāki bija saprotoši, viņi audzina šo bērniņu, bet vai jūs domājat, ka šī meitene mainījās? Nē, viņi turpina savu dzīvesveidu. Viņi nezina, protams, kas ir bērnu tēvs, jo tur vairāk bija, tur tusiņš vienkārši bija. Kurš tur, kas to lai zina? Bet es gribu runāt par to, ka vai tad ieviešot veselības mācību par kontracepciju, prezervatīviem un dzimuma orgānu apmazgāšanu, kā mums te viens seksopatologs teica 17. aprīlī konferencē, var mainīt kaut ko šajos bērnos, ja mēs neskatāmies uz bērniem, ka viņi ir garīgas būtnes, ka viņiem vispirms ir jānobriest kā personībām, ka viņiem vispirms ir jāizaug līdz tam tētim un mātei. Un tad ir tā laimīgā laulība. Vispirms starp viņiem ir jābūt, vispirms katram personīgi ir jāpazīst Dievs. Šī te garīgā dimensija, jo bez tās viņi nevar būt žēlsirdīgi pret otru. Piemēram, tāds piemērs mums skolā draudzējās 2, 7. klasē zēns un meitene. Sastrīdējās. Un meitene nosauca šo zēnu par aborta palieku. Jūs varat iedomāties. Un mēs visi šokās domājam, kur kaut ko tādu 7. klases bērns var dabūt ārā no savām smadzenītēm, no savas sirds. Izrādās sociālo zinību grāmatā ir šāds teiciens. Aborta palieku. Vai tiešām 7. klasē tas būtu jāmāc bērniem? Kāpēc tur nav iekšā par dzīvības svētumu? Tur nekā tāda nav. Tur ir pateikts, dzīvība ir vērtība. Bet kāpēc? Ka Dievs mūs ir radījis. Par to netiek runāts. Un tas ir tas lielākais mīnus. Ja nebūs personiskā garīguma, tad nav arī šī te uzstādījuma. Ja? Visi iet greizi. Nākošais par masu mēdījiem. Mēs jau skolā varam censties, cik labi vien gribēdami. Bet bērns aiziet mājās, ieslēdz televizoru, un, piemēram, bez tabū 7:00. Pirms 7, kā, es nezinu to laiku. Un tur, man liekas, ka nav neviena reize, kad netiktu runāts par šīm lietām. Mašīnā uz beņķa, kā jums labāk patīk. Redziet, šodien sabiedrībā ir cilvēki labprātāk runā par seksu, nekā par savu dvēseli un garīgumu, par ticību. Jo tas jau tad skaitās, ko tu, ja? Labāk runāsim par seksu. Kā tev bija vakar, ja? Un to klausās bērni, mūsu bērni, arī mazgadīgie bērni. Un ko man darīt? Skriet, raut tik pa laikam to televizoru ārā? Vai neslēgt vispār? Nu, var jau būt. Es tā arī daru, man televizors nav tikai vecam tēvam ir atstāts televizors. Un tad viņi tur iet paskatīties šad, ko tur rādi, ja?
Bet nu, tā tas ir. Un tagad LNT un TV3 prasa naudu no nodokļu maksātājiem. Mīļie cilvēki, par ko lai es maksāju? Par mūsu bērnu, es teikšu, tiešām izmantošanu seksuālu, ja, garīgu izvarošanu. Par ko lai es maksāju? Tā ir visas sabiedrības atbildība pieprasīt masu mēdījiem beidzot nest atbildību. Visas sabiedrības priekšā. Un naudu par katru santīmu atskaitīties. Vai tiešām tas, ko viņi raida, ko viņi tur runā, tas ir sabiedrības labumam, attīstībai, vai ne? Un ja arī viņi pieprasa šo naudu, tad uzstādīt viņiem šos noteikumus un saukt viņus pie atbildības. Bet mums pašlaik ir tā, iedod tā, kaut kāds pasūtījums tur ir, bet viņi paši izpild, kā viņi to vēlas. Tad par audzināšanas programmu arī izglītības un zinātnes ministrijā ir pieņemta šāda audzināšanas programma, bet arī tā ir pilna ar dažādām liberālām lietām. Var teikt, es pat teiktu pārkopēta no Lielbritānijas standartiem, ja nemaldos, jo tur bija tāds teikums. Bet kāpēc no Lielbritānijas? Tā ir visliberālākā valsts Eiropā. Kāpēc mēs paši neieliekam šīs ģimenes vērtības audzināšanas programmās? Un nemācam šīs lietas kaut vai audzināšanas stundās. Es domāju, ka veselības mācība, kā atsevišķi priekšmets, noteikti nav vajadzīgs. Ir vēl jārevidē viss šīs lietas sociālajās zinībās un jāmaina šie akcenti. Un audzināšanas stundas tiešām vajadzētu atstāt tad kādu lektoru par šiem jautājumiem, vizītēm, bet, protams, par ģimenes vērtībām, nevis par prezervatīvu izdalīšanu, kā diemžēl man ir nācies dzirdēt par papardu ziedz lekcijām, ja? Un velk uz slotas kātiem un ko tik nedara, ja? Visādi brīnumi. Un tad man nāk prātā kāda filma padomju laikā. Es domāju, ja viņi tagad parādītu šodien, es nezinu, vai kāds vispār saprastu. Suņa sirds. Esat redzējuši? Jā. Arī, varas maiņa, ja padomju laiki, tad tai dzīvoklī tur nāk un iet un zog un ko tik nedara, un tas nabaga ķirurgs tur taisās operēt un atkal elektrība pazūd. Un viņš prastam, Blumentāls vai prasa Preobraženski, viņš prasa, kas tā par lietu, kā es taisos operēt, tā kā elektrība pazūd. Un tas tik noplāt rokas, razruha. Es teiktu krīze. Tā kā mēs šeit lietojam šos izteicienus. Krīze. Un tā mums valdība arī. Mēs tik sakam, kas tā par lietu? Viņi saka, krīze. Krīze, ja? Un es domāju, un tas cilvēks tajā filmā arī saka, viņš saka tā, kas tas par vārdu razruha? Staruha? Vecene kaut kāda? Kas tas tāds ir? Un tad atskan tāda dziesma. Mēs uzvarēsim krīzi, ja? Mi pabeģim razruhu, ja? Bet neko nedara tā labā. Un es jautāju, kad beidzot mēs sāksim darīt tā labā? Veselības ministre saka, jāievieš veselības mācība. Un mākslīgi jāpaugļojas, tad mēs visu izdarīsim. Redziet, ja es katru dienu eju uz tualeti un nokārtoju uz blakām, tad vaina jau nav podā, bet manā galvā. Es domāju, ka arī šajā gadījumā vaina ir nevis tai, vārds sakot, galvā. Bet, un tas pats īstenībā ir arī ar izglītības ministriju. Mainīsim mēs stundas garumu, tad mēs pagarināsim gadu, bet vai tad tas mainīs kaut ko? Vai tas kaut ko maina? Neko. Tas ir tikpat kā, ministrs es esmu, kaut kas jādara ir, tad darīsim. Tātad no rīta, no staba līdz pusdienas laikam saucās, kā Krievu laikā. Cik daudz tas nav svarīgi. Tā, un tad es vēl tā gribētu nobeigt ar to, ka Augustīns ir teicis, valdnieki no laupītāju bandas atšķir patiesības izjūtu. Un to var dot tad cilvēkam, ja viņš pazīst Dievu. Es novēlu to jums visiem tiešām. Paldies!
Paldies Elitai par šo sirds saucienu. Jūs ziniet, es neesmu pedagogs, varbūt es tādēļ arī nesaprotu, bet man liekas, kamēr kristīgai tautai izglītības un zinātnes ministrs ir superliberālis, nekāds pavērsiens uz vērtību pusi, manuprāt, nav sagaidāms. Bet varbūt, ka es nesaprotu.